Rīgas 4. speciālā internāta pamatskola. Labdien! Mēs jūs sveicam Rīgā 4. speciālā internāta pamatskolā. Mūsu skolotāji māca daudz praktisku lietu, kas noderēs dzīvē. Nāciet, mēs jums parādīsim. Mūsu skolā gan zēni, gan meitenes var apgūt šuvēju palīga profesiju. Viņi iemācās šos skaistas drēbes un piedalās pat modes skatēs. Meitenes un zēni prot izvēlēties audumus un darboties ar piegrieznēm. 12. klases beigās viņi kārto ļoti grūtus eksāmenus un iegūst šuvēju palīga kvalifikāciju. Kā redzat, šeit zeņi apgūst vīru gudrības. Viņi iemācās iegatavot un remontēt galdniecības izstrādājumus. Savas prasmes viņi izmanto arī, lai remontētu skolas mēbeles. Prasmīgi iegūst kvalifikāciju galdnieku palīgs. Šim kabinetam paiet garām ir visgrūtāk. Šeit vienmēr tik labi smaužo. Mācās uzstāt galdu, pagatavot vienkāršu maltīti un kā sadraudzēties ar mazgājamo mašīnu. Šeit apgūst to, kā pareizi saimniekot. Mēs savas prasmes neslēpjam zem pūra, mēs ar viņām dalāmies, piedaloties skatēs, konkursos, starptautiskos projektos, valsts projektos. Pašreiz gatavojamies dziesmu svētkiem, lai ietu gājienā. Lielus panākumus ikdienā skolā un ārpus skolas sacensībās guvuši arī sportisti. Kā balva viņiem šovasar brauciens uz Brēmeni Vācijā, kur piedalīsies starptautiskajā speciālo skolu olimpiādē. Jau kopš 2003. gada mūsu skola piedalās aktīvi Komēnijas projektos. Šajā gadā mēs realizējam projektu, kas saistīts ar mākslu un mākslas terapiju. Tajā piedalās 8 valstis. Mēs uzņemam viesus gan savā skolā, gan arī dodamies ciemos pie viņiem. Tūlīt pēc pāris nedēļām mājā pie mums Latvijā viesosies pārstāvji gan no Spānijas, gan no Anglijas, gan no Francijas, Grieķijas, Turcijas, Polijas un Somijas. Bērni tagad mācās rakstīt un noformēt īstas vēstules draugiem Turcijā, kur pavisam nesen ciemojās. Vēstules ieraksta angliski, tādēļ nākās izmantot vārnīcās. Vēstules tiks skaisti noformētas, tāpēc skolotājas pārdoms noderēs. Kas tad ir mūsu skolas radošā sadarbības noslēpums? Es domāju, ka tie ir mūsu skolotāji, kuri mācā mūsu radoši veikt savu darbu un mācā mums dalīties ne tikai ar konfliktiem, bet arī ar saviem talantiem. Ja viņi palīdz mums tos atklāt, bet tālāk mums mudina mums, ja proti dziedāt kāpus katos un daļas dziesmā, ja proti precīzi bumbusīs, un iepriecini mūs ar labu spēli. Lai ko tu prastu, dalies.
Prasmīgāk un radošāk kļūsim mēs visi. Un tā mēs esam sagatavoti radošai sadarbībai 21. gadsimta daudzveidīgajai dzīvei.